Sveicināti skatītāji mūsu video projektā, kas veltīts Jēzus Kristus brīnumiem, par kuriem lasām evaņģēlijos. Mani sauc Ģirs Rozners, un šajā reizē esmu kopā ar mācītāju Dzintaru Ozoliņu. Mūsu šīs reizes tēma ir Marka evaņģēlija 1. nodaļā no 29. līdz 34. pantam. Un tās nosaukums ir Jēzus dziedina slimos. Un tūlīt no sinagogas izgājuši viņi kopā ar Jēkabu un Jāni nāca Sīmaņa un Andreja namā. Bet Sīmaņa sievas māte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateica. Piegājis viņš satvēra tās roku un to uzcēla, un drudzis tūlīt viņu atstāja, un viņa tiem kalpoja. Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa nesa visus neveselus un dēmonu apsēstus. Visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā, un daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm, viņš darīja veselus un izdzina daudz dēmonu, un viņš neļāva dēmoniem runāt, jo tie viņu pazina. Ko mums priekšā ir atkal Marka evaņģēlija 1. nodaļa? Es domāju, ka tas ir zīmīgi, ka Marks šo te notikumu, šis apraksts ir ievietos tieši Marka evaņģēlija sākumā. Kā tu domā? Jā, Marks vispār iesāks evaņģēliju ļoti strauji. Ja mēs skatāmies Matejs, Lūkas vai Jānis ar tādu ievadu un pietāti ar tādu garu ievadu, ciltsrakstiem un tur garīgiem paskaidrojumiem un tā tālāk iesāk vēstījumu par Kristus dzīvi un kalpošanu, tad Marks iesāk ļoti strauji. Es pat teiktu ārkārtīgi strauji. Viņš uzreiz ķerās vērsim pie ragiem, tur nav ko daudz ievadīt. Ko viņš, mēs varam teikt, ka viņš sāk uzreiz ar to, kā Jēzus darbojās, ja? Jā, šeit mēs redzam, ka Jēzus darbība vienmēr bija aktīva. Viņš bija kustībā, dinamisks, tikās ar cilvēkiem nepārtraukti, kā mēs redzam šeit, tur ir ciemos pie saviem pirmajiem mācekļiem, tad tur ierodās apkārtnējā miesta, jeb ciemata cilvēki, viņš visu laiku ir dinamiskā darbībā, kustībā un kontaktā ar cilvēkiem. Un cik var saprast no tā teksta, ka viņi bija sinagogā, un pēc tam tur tālāk, ka saule bija norietējusi, tad pie viņa sāka nest visādus neveselos un dēmonu apsēstos. Var saprast, ka tā bija sabata diena, ja, kad viņš bija sinagogā, un tad viņš, kā jau pēc dievkalpojuma, tas arī mūsdienās pieredz, dodās mājās pie Andreja un Sīmaņa paēst varbūt pusdienas, un tur ir slima Sīmaņa Pētera sievas mātā, tad viņam bija sieva, var saprast Sīmaņa. Jā, kā katram normālam cilvēkam. Jā, un tagad viņš viņu uzreiz dziedina. Jā. Tātad faktiski viņš to dara sabatā. Ja tie pārējie cilvēki viņu tur vēlāk pie viņa nes savus slimos, tad šeit viņš kārtējo reizi dziedina sabatā, kas no tā laika tādiem priekšstatiem bija droši vien tā nevajadzēja darīt. Jā. Šeit arī, kad sinagogā viņš atradās, tur jau arī cilvēks tika dziedināts. Ļaunais gars tika izdzīts, un viņa sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, sacīdams, kas mums ar tevi, Jēzu no Nāceretes. Un Jēzus viņu apsauc sacīdams un ar stipru tālāk to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams nešķīstais gars no tā izgāja. Tad tā jau bija pirmā dziedināšana, kurā notika tajā sabatā, kur šeit ir aprakstīts. Un otra dziedināšana bija Pētera sievas māte. Es domāju, ka Kristus vēlējās parādīt, ka šiem cilvēkiem, kuriem bija, godīgs teiksim, nepareizas tradīcijas, kuri neatbilst Dieva prātam, viņš nenoslēpa to, bet ar savu rīcību parādīja, ka sabats ir tomēr savādāks, nekā šie cilvēki ir iedomājušies. Arī mēs katrs šodien varam uzdot jautājumu, kas tad īsti, un tas vienmēr arī tiek uzdots, kas tad īsti ir sabats, ko Dievs grib, kā tas ir paredzēts, kas ir atļauts, kas nav atļauts.
tie ir tādi jautājumi, uz kuriem mums tiešām daudz ir vērts padomāt, lai mēs tās svētības, kuras Dievs ir paredzējis sabatām, nepalaistu garām. Raugoties uz dažādiem aizliegumiem, dažiem cilvēkiem tā arī sabats paiet. Nedrīkst avīzi lasīt, nedrīkst televizoru skatīties, nedrīkst vēl kaut ko darīt. Beigās viss viens garš nedrīkst saraksts, vai ne? Kamēr viņš cīnās pret visiem nedrīkst, sabats jau ir pagājis. Un tad beidzot viņš drīkst, un tad viņš metās tajā ar lielu spāru iekšā un cenšas atgūt to, ko ir zaudējis sabatā. Kas ir iekavēts. Kas ir iekavēts, jā. Nu, bet pievēršoties pašai dziedināšanas tēmai, man gribējās tev tādu vispārīgu jautājumu pajautāt, kā tu vispār skaties uz šiem te Jēzus brīnumiem, ja, kas ir mūsu tāda lielā metatēma visam šim te ciklam. Kāpēc Jēzus tā brīnumaini darbojās? Kāpēc viņš izvēlas šādu veidu, kā darboties pie cilvēkiem? Es saprotu, ka būtībā dziedināšana atbilst Kristus raksturam un viņa būtībai. Viņš redzēja, ka šie cilvēki ir neveseli, viņiem ir kāds trūkums vai kāda slimība, viņi cieš sāpes, kā mēs vairāk kārt lasām, kur notiek dziedināšanas, ka viņa sirds par tiem iežēlojās, un viņš dziedināja. Viņa pamatmērķis, pamatu uzdevums šeit virs zemes nebija dziedināt. Bet tad, kad viņš sastapās ar cilvēku ciešanām, redzēja viņu akūtās vajadzības, viņš nevarēja mierīgi paiet garām un teikt, jūs te pagaidiet, man jau cits uzdevums, man tur uz krustu jādodās, un kas man par jūsu slimībām. Viņš nevarēja paiet garām. Bet varbūt vēl bija kāds tāds lielāks mērķis tam arī. Ir tikai tu domā, ka viņš tīri tā cilvēciski nevarēja. Es domāju, ka tas ir numur 1 manā izpratnē. No otras puses mēs visu redzam, ka viņš aizliedz runāt un stāstīt par to, ka šie cilvēki dziedināt. Tādi ļoti daudz gadījumu ir. Tātad viņa mērķis nebija ar dziedināšanu iegūt kādu popularitāti, kļūt pazīstamam, slavenam. Tieši otrādi viņš dziedināja un šiem cilvēkiem teica nestāst. Ja bija rādies priesteriem, vai ej un stāsti saviem tuviniekiem, bet nestāsti apkārt. Viens cilvēks bija, kurš gribēja Kristumu līdzdoties. Viņš saka, ej savās mājās un stāsti viņiem. Tas ir viens tāds atsevišķs gadījums, kur viņš nevarēja ieiet tajā ciematā. Viņi dzina projām, un viņš arī aizgāja projām. Ja viņi nepieņem, viņš iet projām. Un tad viņš atstāja šo cilvēku kā savu misionāru šajā vietā, Dekapolē. Man šķiet, ka mēs kādos iepriekšējos raidījumos arī par šo jautājumu runājot, atradām vēl tādu iemeslu, ka varbūt tā vispār ir tāda dievišķās varas atklāsme cilvēku dzīvēs, kad Jēzum tā ir tāda autoritāte, ka viņš var dziedināt, un tā ir, zinām, tāda Dieva atklāsme cilvēkam, ka viņi pēkšņi redz, ka Dievs nāk un šajā tumsajā slimību un dēmonu, varbūt sasaistītajā pasaulē nāk kā atbrīvotājs no visu. Es absolūti piekrītu tam, ka tiešām būtībā šajā jau arī izskan, ka tas ir Dieva raksturs un Dieva iespējas un spēks, kas atklājās visā šajās dziedināšanas epizodēs, notikumos, kad tā vienkārši ir dievišķā daba. Viņš ir brīnuma darītājs. Un droši vien tā arī ir tā atbilde, kāpēc man bija tāds jautājums, kāpēc tāda ekskluzīva, tāda tieši sievas mātei tiek veltīta uzmanība, ja parasti skatās uz Jēzus brīnumiem kā tādiem, kas domāt arī priekš tiem, kas ir klātesoši, ka tie ir kā tāda liecība. Un tur tādā šaurā lokā tāds ekskluzīvs pakalpojums sievas māte tā vienkārši no druģa tiek izdziedināta, bet droši vien tā ir tā atbilde arī, ka vienkārši tāds ir viņa daba. Šeit mēs redzējām, kad iepriekš viņš tikko ir aicinājis pie Galilejas jūras šos pirmos mācekļus Sīmaņu brāli Andreju, un tad tālāk tur arī Cebedeja dēls, Jākabu un Pēteri. Un tad būtībā šo uzaicināto pirmo 4 Kristus mācekļu tādā, sastapšanās viņu mājās. Es domāju, šim arī ir vēl tāds tālējošāks mērķis iespējams, jo šie pirmie Kristus mācekļi, kuri bija uzaicināti, viņu īpaši daudz nepazina vēl. Tā varētu būt tāda iepazīšanās sākums. Un tas iepazīšanās sākums jau ir tāds ļoti
tāds spēcīgs, iedvesmojošs, kur atklājās Kristus dievība, ka tālāk šiem mācekļiem šī apziņa par to, ka Kristum piemīt kaut kas abrīnojams, neparasts, kas nekad nav noticis, viņš to var izdarīt, kad, lai viņiem radītu tādu ticības pamatu, ka viņi ir Kristus mācekļi un kas ir Kristus. Tas tāds īpašs speciāli tiem mācekļiem veltīts tāds. Jā, tas arī notikums. Tā kā viss saistās kopā. Bet ja mēs nedaudz tai dziedināšanas tēmai pieskaramies tādā iebilst. Šeit arī interesanti, man patīk tieši tas teksts, bet Sīmaņa sievas māte gulēja drudzī, un tie viņam tūdaļ par to sacīja. Un piegājis viņš to uzcēla, ņēma pie rokas, un drudzis tūlīt no tās atstājās, un viņa tiem kalpoja. Cilvēki tiek dziedināti, lai viņi varētu atkal kalpot. Kādā veidā, katrs tam ir aicināts. Kā viņi kalpoja, kā sieviete tajā laikā, droši vien viņi kalpoja pie galda, ar ēdienu un visu pārējo. Dziedināts, lai kalpotu, mēs varētu teikt. Jā, jo pēc būtības šeit, ja mēs tā lasam, tajos dažos pantos tiešām ir ļoti ātri visi tie momenti pierakstīti, ka ir pa priekš tā situācija, kāda tur bija, ir tad nosaukta slimība, tad seko lūgums, un tad ir pats dziedināšanas tas notikums, un uzreiz arī efekts. Jā. Kāds ir efekts tai dziedināšanai? Kad tā ir, lai viņi sāktu atkal kalpot un darboties. Mēs pat arī nelasām, ka kāds viņai teica, tev vajadzētu kaut ko te tagad. Tu esi dziedināti, tev tagad ir jākalpo. Viņi cēlās un kalpoja. Tas bija tik dabiski, kā. Bet kā tas ir mūsdienās, piemēram, cilvēki arī, varētu teikt, no šāda vienkārša gadījuma, tiek tā kā mudināti arī varbūt nemeklēt zāles, nemeklēt ārstus, bet varbūt uzreiz gaidīt tādu īpašu dziedināšanu no Dieva, kad ir arī kāds drudzis vai zops sāp, vai kakls sāp, vai es nezinu, kādas visādas skaitas var būt, kad uzreiz tā kā meklē to pārdabisko palīdzību. Ko mēs varam par tādu situāciju pateikt? Es domāju, ka mēs dzīvojam savā laikmetā, un laikmetam arī ir savs konteksts un labās un sliktās puses, un es ticu, ka Dievs arī tai veselības sistēmai, kādu viņš ir radījis pasaulē un arī mūsu valstī, ka tās autors ir viņš. Es domāju, ka ārsti, kā mēs reizēm sakām, laicīgi ārsti vai kā ārsti, un arī dievišķās brīnumainās dziedināšanas, ka viņas nerunā viens otram pretī, kur mēs svētajos rakstos arī lasām Daniela grāmatā, ka vairosies atziņa. Dievs ir devis, ka vairojās atziņa, attīstās dažādas lietas, arī medicīna, un tas jau arī, es uzskatu, ir viņa darbs. Ka mēs varam, tas nav pretrunā doties pie ārsta un arī īpaši aizlūgšanas izdarīt mūsu vadošajos dokumentos arī, kad notiek, teiksim, aizlūgšana ar svaidīšanu ar eļļu un roku uzlikšanu. Nekur netiek noliegts, ka cilvēks nevarētu turpināt ārstēšanos uz slimnīcā vai ambulatoriju vai kā savādāk. Tā pašā laikā ir arī pietiekoši daudz arī liecības, ka cilvēki saka, tas bija īpašs pavērsiens, vai ne, tai manā slimībā. Jā, arī es varu tā teikt, manā ģimenē un manā dzīvē tā arī ir bijis. Es saku arī paldies visiem cilvēkiem, kas vienkārši ir lūguši par mani savās mājās un viss. Šīs divas lietas, viņi nav viena otrai pretunā. Es uzskatu, ka viņas pat abas ir jāizmanto. Ja Dievs ir devis dažādas iespējas un papildinot viena otru, tad mums tas ir jāizmanto. Mēs jau arī kā mācītāji ceļojot no draudzes uz draudzi arī lietojam automašīnas. Mēs varētu gaidīt, lai varbūt tā kā kāda no praviešiem mūs kā Filips pārcēla. Dievs, pārceļ, un tajā vietā, kur draudzē mums ir jānonāk, un sēžam savās mājās un gaidīsim, kad nokļūsim kalpošanas vietā. Mašīnā nesēžamies uz autobusu. Un mēs, tu draudz ir sapulcējusies, gaida, un noteiktajā stundā, mēs tur nolaižamies. Ne, tad nē, vai ne? Tad nav lēmis. Jā, tad, acīm redzot, draudze samierinieties, kā Dievs negribēja. Jā, tiešām. Paldies par šo sarunu. Jā, es domāju, ka šī tāda varbūt
Es negribu teikt tāda Ja nebūtiskā slimība, jā. Ja drīkst tev piezīmēt, mēs jau nepaspējām izskatīt visu to notikumu, jo tur pēc sabata tika atnest daudz cilvēku un tika dziedināti. Šeit mēs sastopījāmies atkal ar šo tradīciju, kas viņiem bija tradīcija, sabatā nedrīkst tikt dziedināts. Jā. Un reizēm tradīcijas ir tādas, kas aizkavē svētību saņemšanu, kā šajā gadījumā. Šie cilvēki gaišā dienas laikā varēja tikt dziedināti neceļot naktī, kad saule ir noreitējusi. Ja viņi būtu labāk pazinuši Jēzu. Ja viņi labāk zinātu, kāds ir īstenībā Dievs. Tā kā reizēm tradīcijas nedibinātas svētajos rakstos un neatbilstoši Dieva raksturam aizkavē svētības, kuras var nākt pār cilvēkiem individuāli un pār draudzi kopumā. Paldies, ka tu pateici nedibināts svētajos rakstos un neatbilstošs Dieva raksturam, jo reizēm mēs liekam tik lielu uzsvaru uz to pirmo, ka kaut kur tajā lasīšanā mums tas Dieva raksturs paliek galīgi ēnā. Mēs sakam, jā, īstenībā Dieva vārds attaisno stingras lietas. Mēs varētu, šobrīd tā nav tēma, bet mēs varētu tādas lietas atrast, kur it kā mēs varētu pievērst rakstus, kā raksti tā grib, ka mēs noteikti droši cietumā par to nokļūt šodien. Jā. Paldies tev par šo sarunu. Jā, tā bija svētīga un tiešām, jā, Jēzus dziedina un viņš to dara arī šodien. Un šajā gadījumā viņš to īpaši darīja tādā šaurā lokā, starp saviem cilvēkiem, lai dot viņiem tādu īpašu stiprinājumu, kā tu teici, pamatu viņu ticībai. Droši vien arī mēs kaut ko tādu varam savā dzīvē piedzīvot, un arī esam noteikti kaut ko tādu piedzīvojuši. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos atkal nākamajās reizēs. Pateicamies par kopā pavadītajiem brīžiem, un ja jums patika šis raidījums, spiediet patīk, un arī zemāk jūs varat uzrakstīt komentāru vai savas idejas. Un mēs priecāsimies, ja arī ieteiksiet šos raidījumus saviem draugiem sociālajos tīklos. Uz satikšanos turpmāk!